Mēs esam pieslēgušies dokumentu vadības sistēmai, asistents bērs, un šeit mēs redzam kopīgos klientu sarakstus, līgumus, rēķinus un pārdotās preces vai pakalpojumus. Viss, kas ir sistēmā ievadīts. Kā es varu pievienot jaunu klientu un līgumu? Sākam ar to, ka ievadam jaunu klientu, spiežot uz šīs pogas jauns klients un ievadam rekvizītus. Starp citu, šeit jau ir pilns banku saraksts, un to atzīmējot arī Swift kods nomainās automātiski. Ja pasta adrese sakrīt ar juridisko adresi, spiežam kopēt pasta adresi, un viss ātri nokopējas. Vai es pats varu papildināt un mainīt, piemēram, banku sarakstu? Jā, to var darīt. Visur, kur jūs redzat pogu ar 3 punktiem, šo sarakstu var papildināt un rediģēt, un var arī dzēst. Piemēram, test. Galvenais saglabāt, aizveram. Un šeit mēs arī redzam to, ko mēs esam tikko nomainījuši. Līdzīgi mēs varam mainīt arī saskaņā ar ko rīkojas valdes loceklis un uzņēmuma darbības veidus. Varam saglabāt izmaiņas, jo klienta rekvizīti mums ir ievadīti. Sistēma vēl mums atgādina, ka reģistrācijas un konta numuru nav pareizi, jo simbolu skaits neatbilst standartam, bet mēs varam arī turpināt pēc savas izvēles. Tagad spiežam jauns līgums, bet pirms tam es parādu, ka šeit jūs redzēsiet visu šī klienta līgumus un rēķinus. Bet vispirms mums viņi ir jāievada. Mēs varam izvēlēties uzņēmumu vai sadarbības līgumu, atkarībā no tā būs arī atšķirīgs PDF un, vai Word dokumentu līguma izdruks. Vai varu iztikt bez līguma? Jā, to var darīt. Tādā gadījumā mēs izvēlamies, ka tā ir vienošanās. Līgumu mēs vairs izdrukāt nevarēsim, bet uz šīs vienošanās pamata varēsim pievienot preces pakalpojumus, rēķinus, pieņemšanas, nodošanas aktus. Šoreiz es tomēr izvēlēšos uzņēmumu līgumu, lai mēs redzam, kā veidojas līgums. Kā lai es pievienoju pakalpojumus? Lai pievienot pakalpojumus, spiežam jauns pakalpojums. Mēs varam arī uzreiz pievienot vairākus pakalpojumus. Izvēlamies datumu. Beigu datums arī nomainījās. Bieži vien pakalpojums vai prece ir pārdot vienā dienā, nevis laika periodā, un tad arī uz rēķina līguma automātiski būs tikai viens datums. Bet, ja mēs izvēlēsimies kaut ko lielāku, tad tas jau būs periods. Šeit mēs varam izvēlēties mērvienību vai arī to papildināt. Noklusētā mērvienība būs tā, ko sistēma liks pati, bet mēs to varēsim mainīt nepieciešamības gadījumā. Spiežam apstiprināt, ievadam cenu, skaitu, un viss mums automātiski sarēķinājas, bet mēs varam arī pretējā virzienā rēķināt. Bet mēs varam arī daudz ātrāk to visu darīt. Ar labo peli klikšķinot un izvēloties no saraksta, mums viss aizpildījās automātiski. Kā tev tas izdevās? Ļoti vienkārši. Labā pele izvēlos no saraksta un viss aizpildās. Šis ir produktu katalogs, kuru papildināt mēs varam spiežot uz šīs pogas. Te ir viss, ko es esmu jau līdz šim ievadījis, es varu to arī papildināt vai mainīt. Un tādā veidā mums arī tas viss aiziet tālāk automātiski. Bet pat preci no produktu kataloga konkrētajā līgumā mēs varam mainīt pēc vajadzības. Gan skaitu, gan summas, gan tekstu. Bet ja tas ir klienta līgums ar citu numuru, vai var to nomainīt ar roku?
Jā, tu pareizi pamanīji. Līguma numuru es šeit nevaru ievadīt, tas ir neaktīvs, jo sistēma automātiski numurē mūsu līgumus pēc kārtas. Ja es izvēlos klienta līgumu, viņam ir cits numurs, to es tad arī varu nomainīt pēc nepieciešamības. Galvenais to darīt pirms es visu saglabāju, ka saglabāšu, izmaiņas jau vairs nevarēs veikt, jo numerācija ir tāda nopietna lieta. Tagad es tomēr gribu, lai tas ir mūsu līgums, izķiksē klienta līgums ārā, spiežu saglabāt, un šeit smuki nomainījās uz sistēmas līguma numuru un numerāciju. Un kā tagad izveidot rēķinu? Atzīmē tās preces pakalpojumus, kurus es gribu pievienot rēķinam. Šo atstāju tukšu, tas būs citā rēķinā. Un spiež jauns rēķins pieņemšanas nodošanas akts. Saglabāju, rēķins ir gatavs, to var drukāt ārā. Tāpat spiežu izdrukāt pieņemšanas nodošanas aktu, tas arī ir gatavs. Kā jau manījāt, viss šeit aizpildījās automātiski, bet pēc nepieciešamības mēs arī to varam mainīt, kā nu tas katram ir ērtāk, kā tas nepieciešams tieši tavam uzņēmumam. Kā ir ar apmaksu? Ja rēķins ir apmaksāts, to var piefiksēt šeit. Saglabājam, taisam visu ciet, sistēma vēlreiz drošības pēc pārjautā, vai tiešām visu vajag saglabāt. Un šeit mēs arī kopīgajos sarakstos redzam klientu, kuriem nav apmaksāti rēķini. Ja kaut viens rēķins nav apmaksāts, tad viņš tā arī šeit parādās. Un tos pašus rēķinus. Ar dubultu klikšķi uz konkrētā ieraksta mēs varam viņu atvērt. Vai uz konkrētās rindas. Un šeit mēs varam atkal, teiksim, atzīmēt, ka rēķins, piemēram, ir apmaksāts. Bet ja man ir jauns līgums vai rēķins ar jau esošam klientam? Tādā gadījumā esošo klientu atrodam sarakstā. Mēs varam arī šeit šķirot pēc dažādām opcijām. Ar dubultu klikšķi uz klientu mēs viņu atveram vaļā. Šeit mēs redzam jau izveidotos līgums rēķins klientam, spiežam jauns līgums un ievadam visu, kas mums nepieciešams. Un kur es varu norādīt PDF vai Word formātu? To mēs darām pie konfigurācijām. Tātad spiedu konfigurācijas pogu. Uzstādījumos vai PDF vai Word formāts, galvenais atcerieties saglabāt. Uzstādījumos mēs varam papildināt jau pieminēto produktu katalogu, mērvienības, ar ko saskaņā rīkojas valdes loceklis, kas būs uz līguma, valūtas, uzņēmumu formu, PVN, piefiksēt arī vēsturi, norādīt, kur un cik daudz rezerves kopijas veidot, lietotājus, norādīt, ar kādu rēķinu numuru gribam turpināt automātisko numerāciju un arī tāpat tās līgumiem numerācijai un jau minētās bankas. Galvenais saglabāt, jauniem ierakstam spiežam jauns ieraksts, dzēšanai, ieklikšķam, ko gribam dzēst un spiežam dzēst. Vai ir vēl kādi jautājumi? Nē, tagad man viss skaidrs. Programma ir vienkārši un labi saprotam. Paldies! Paldies jums par uzmanību!